pašam. Šoreiz tā nesanāca. Bet ja vēl kāds no malas palīdz, tas noteikti labi. Aiti, kā es sarunājies, piemēram, atnāk valsts prezidents, ja tev tās attiecības ir šobrīd, jo mēs atceramies, ka mēs vienā direkcijā strādājam. Es vispār cenšos pret visiem izturēties vienādi. Man ir grūti, bet to jau visi zina, to ir pieraduši. Man ir grūti veidot tādas pietātiskas attiecības ar kādiem. Es nemāku. Es pat varbūt reizēm apzināti kādreiz tāda augstākā persona atļaujos vairāk. Protams, man tāds darbs, es pazīstu visus premjerus, bijušos un esošos un prezidentus. Tā ir tā ikdienas lieta, pie kā jāpierunā. Protams, ļoti svarīgi, lai man Dievs sargā no kaut kādas augstprātības tajā visā stadijā. Man liekas, ka viņš man sargā. Bet jā, mēs uz to mēs neesam, bet jā, es varu pateikt viņam, kas man nepatīk viņā. Es arī esmu teicis, arī Rikēvičam es esmu teicis, kā viņam nevajadzētu. Tādā ziņā, jā, bet viņš jau arī zina, ka es esmu tāds normāls izstrādi. Viņš ir radio kolēģis, viņš iesāk savu kādiem ir Latvijas radio. Kā sagatavoties pirms paša raidījuma un kā sagatavot to viesu intervējumu? Jo dažkārt liekas, pirms paša etera tā saruna aiziet, ka bāc, mēs jau visu izrunājam jau pirms, un ko mēs te runāsim pēc tam eterā. Labs jautājums. Es aicinu par tēmu, ko runāsiet eterā, pirms tam nerunāt. Jo šis tiešām reizēm, kā es jau jums sacīju, bet šis nav vajadzīgs, jā. Bet sarunāties pirms tam no otras puses ir ļoti vajadzīgs. Ir taču var atrast citu tēmu.